Es domāju, ka 10 cilvēkus nebūs, kas latgaliski te nesaprot. Jūs man pārpratāt. Es pabeigšu. Pagaidiet, pārpēt ļaujiet viņam atbildēt. Tieši tā. Jūs man pārpratāt. Es nekādā veidā neizteicos nepieklājīgi vai necienot latgaliešu valodu. Es tieši pretēji teicu. Ja šis reģions būs bagāts, ja šeit cilvēkiem būs darbs, nevis tikai un vienīgi liels bezdarbs, ja no šejienes nebrauks prom jaunieši, tad latgaliešu valodu un kultūru plauks. Un tas, ko es pārmetu daudziem deputātiem, kas no Latgales ir ievēlēti līdzinējos parlamentos, ir tas, ka vienīgais, ar ko viņi ir izcēlušies, tas ir tas, ka ir pasvītroši savas latgaliešu valodas zināšanas. Tas ir skaisti un brīnišķīgi, bet lai reģionā būtu darba vietas, lai jūsu bērni un mazbērni no šīs brīnišķīgās Latvijas teritorijas un vietas nebraukt prom, šeit ir jārisina ekonomiski jautājumi. Jūs man tiešām pārpratāt. Es nekādā mērā neatiecos pret latgaliešu valodas Diemžēl, ja mēs paskatāmies tām problēmām, kas ir Latgalē, tad tāds iespējas diemžēl rodas. Man patiešām, lai Juris Vīdams pasaka, lai tiešām vienīgais, ko viņš saimā dara, ir tas, ka runā latgaliski. Paldies Dievam, tā nav, un žēl, ka Jaunkungs tikai to pamanījis. Arī Latvijas atbalsta programma lielā mērā tieši no turais joprojām reformu partijas puses bija ierūsinājums un visi tie ceļi, kas ir tagad, par ko tagad mēs priecējamies, Malmā sagumā ceļi, faktiski bija Latgales programmas ietvaros. Saistībā ar ekonomiku. Esmu strādājis reģiona attīstības aģentūrā 5 gadus Rāzaknes speciāla ekonomiskajā zonā. Skaidrs, ka mums ir vajadzīga ekonomisko izaugsmu. Un, ja mēs runājam par konkrētiem priekšlikumu, tad, piemēram, Reigas ostā šobrīd kavējās projekts 150 miljoni. 150 miljoni, lai no vienas salas porceltu visu kraušanu uz citu salu. Jūs iedomājaties, cik daudz darba vietu būtu Latgalā, ja mēs uztaisītu, piemēram, kas jau saņemti mūsu pašos plānos, ko pieminēja A, B un C, ka Sauszemes ostu Rāzaknī. Tas būtu ne tikai 5000 darba vietu, bet daudz vairāk. Un par latgaliešu valodu es tiešām šodien aicinošu nerunāt par to, ka ir vajadzīgs es Jaunakungam izstostiešu visu, kas ir izdarīts arī itamā ziņā, bet katrā ziņā man personīgi tomēr ir prieks, ka Latvijas valsts televīzijā šobrīd jau otru gadu ir raidījums citādi latviskais, un tie nav vajag miljonus, tie ir daži tūkstoši, kas vienkārši paroda attīksmi, savstarpēju mūsim cīņu savā starpā. Un mēs gribam dzīvot tamā valstī, mēs gribam būt pilntiesīgi itos valsts pilsūni, neatkarīgi no to, vai dzīvojam Feimaņos, vai esam Saeimas tribīnī. Pēc. Jā, paldies. Pēc man sveistis aizūju. Vispirms Zemļa kungam gribētu pateikt iebildumu, ka viņš minēja, ka ir melnais ceļa segums posma no Maltas uz Mākoņkalnu, bet tur ir krantceļš. Tur nav. Nē, es pastāstīšu vēstuli, lai jūs zināt. Šķesterkungs labi ziniet šo strādājumu kungu. Kad brīdī, kad Švecers bija ministrs, tad līdz Šķesteļa tai mājai, kas viņam ir tā viesumāja, kādus 8 vai cik kilometrus uzlieka dubulto veiksmi. No Maltas braucot uz Mākoņkalnu. Pirmie kilometri ir pelēkais, vēl joprojām grāns un tā. Tur ir krantceļš. Un aizbrauciet līdz Šķesteļa viesumājai. Bet tas ir privātais ceļš. Nu, tur ir kaut kādi 6 vai 8 kilometri, kopā ir tas melnais segums, tur liks. Privātais ceļš. Bet no Maltas puses. Labi, piekrītu, bet tur melnais segums ir. Normālā viensmetru. Viņš jau tur bija, jā. Nu, tas ir mažs lēsēt, tas ir 8 gadi, vai 7 gadi. Tagad gribētu jautājumu uzdot deputātu kungiem. Tā kā šīs dienas tēma ir par ceļiem un dzelzceļiem, par Latgales veiksmes stāstu. Ko jūs konkrēti ieteiktu darīt, lai tiešām varētu teikt, jā, tas ir Latgales veiksmes stāsts? Es jau tikko pasacēju vienu no priekšlikumam saistībā ar Sauszemes ostas izveidu Rāzaknē. Protams, tas saistībā ļoti atkarīgs no to, ko jau pirms tam runāja attīcībā par Krīviju, Ukrainas gadījums, bet saistībā par Ukrainu arī projām atmiņās kāmiņā 14. augustā Joņa Buļa Kristaceļš, un es domāju, ka
mēs visi tiešām redzam divu, lai tas drežo beigtos, un tad arī ekonomiski mēs varētu kopā sadarboties un strādāt to jau. Tad konkrēti Sauszemes ostas izveida dzelzceļa kravu pārkraušanai tieši Rāzaknī. Uz ko tad pārkraus uz Sauszemes kuģiem? Nā, mums ir divi Latgales šķērsoji, faktiski divi galvenos dzelzceļa artērijas, tad Reiga, Latvijas galvaspilsēta Moskava un Sanktpēterburga Eiropa. Ir tie divi krustpunkts, un viesturiski katrā krustpunktā ir bijis izdevīgi būt un izdevīgi dzīvot, bet šobrīd mēs neizmantojam to potenciālu. Kungs, lūdzu. Es domāju, ka Latgales veiksmes stāsts, ja mēs skatāmies caur ceļu prizmu vai caur ceļu nozares prizmu, būs tikai tādā gadījumā, ja tiešām turpmākajos 7 gados, kas ir Eiropas struktūra fondu periods, tā mums ir tā dzīve šobrīd pēc iestāšanās Eiropas Savienībā savirpināt, tādos 7 gadēs, padomu laikā bija 5 gadus, tagad ir 7 gadus, ja šajos 7 gados tiešām būs tāds ceļu būvniecības būs. Tas, manuprāt, ir vienīgā iespēja, lai Latgalē ceļu kontekstā būtu veiksmes stāsts. Tas nenozīmē būvēt tikai lielos ceļus, kas ir paredzēti tranzītam vai savieno lielās pilsētas. Tas nozīmē tiešām visu ceļu tīklu attīstīt, kas vienlaikus, manuprāt, ir tas galvenais aspekts, lai būtu darba vietas, un 7 gadu periodā, lai izveidotos arī daudzas nelielas biznesa jomas nozars, kuras pēc tam Latgales ekonomiku, ja tā drīkst teikt, vilks ilgtermiņā, bet tam ir vajadzīgs kaut kāds, stimuls vai impuls. Un es domāju, šī ceļu programma ir ļoti svarīga. Bet pati par sevi viņi nevar notikt, jo valdības budžeta aprēķini liecina, ka naudas būs 2 reizes pa maz. Tātad vai nu šobrīd tiek pieņemti tiešām lēmumi, ka mēs piesaistām privāto naudu, uzņēmēji zināt, lai investētu 1 vai 2, 3 asfaltu rūpnīcas izveidē un tam līdzīgi, vai arī nekas no tā nenotiks. Vai arī mēs atkal lielīsimies, ka 7 kilometri uz vienu pusi no Maltas vai uz otru pusi no Maltas ir nosvaldēti un ļoti labi. Un tas būs viss prieks, bet tas nebūs veiksmes stāsts. Tā būs tāda dzīvības vilkšana. Ja mēs kaut ko gribam, tad ir, reģionam Latgalē jābūt prioritātei un ceļu joma, ir galvenais un tāds iespējamākā no nozarēm, kurā tiešām šīs darbvietas ir iespējas, ka tam ļoti augsts apmaksās darbvietas. Paldies! Es pa veiksmu stāstu. Es skatos sociālistiskās aptaujas un es redzu, ka līderis no partijas starpā Latgalē ir vienotība. Tāpēc, ja jūs gribat vēl lielāku veiksmu stāstu Latgalē, balsojiet par vienotību. Nekas nemainīsies, būs veiksmes stāsti viens pēc otra, un tagad tu pasaki vēl kaut ko. Neraujiet, Satkungs, dodiet atpakaļ mikrofonu Jurkānu kungam. Es tomēr gribētu jautājums, un tas bija tāds, vienota Latvija jūsu partijas uzstādījumā, ko jūs apņematies panākt, lai Latgalē būtu veiksmes stāsts? Vispirms darbvietas. Ja nebūs darbvietas un nebūs ražošanas, ja nebūs investīcija, tad nekas nenotiks. Primārais pieņems darbā. Kurš būs tas, kas pieņems darbā? Darbā pieņems tas, kurš atvedīs naudu šeit, kurš būs ar mieru riskēt un ieguldīt naudu ražošanā Latgalē, kurš saskatīs, ka Latgalē ir kaut kāds potenciāls, kurš redzēs, ka te ir infrastruktūra, tas ir tie ceļi un dzelzceļi, par ko mēs runājam, un tas ir darba spēks. Ja, protams, ja Latgala izmirs, ja būs tā, kā te stāstīja kolēģis. Pesimistisko scenāriju nevajag, bet tad, ja, piemēram, par jums nobalso pietiekami, lai jūs būtu saimā ar pietiekami lielu balsu un teikšanu, tad Latgalē būs vairāk darba vietu nekā līdz šim? Jā, jo vispirms nodokļi ļoti svarīgi. Sakārtot nodokļus, lai nodokļi ir investīcijām draudzīgi. Un ja nodokļi ir draudzīgi, ja ir infrastruktūra, tad būs arī nauda. Jo te ir liels potenciāls. Es runāju par mūsu robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Te tiešām ir ļoti liels potenciāls. Šis augstais skats kādreiz beigsies. Arī Krievija grib dzīvot labi, un Baltkrievi arī grib dzīvot labi. Un tie, kas šodien varbūt karo, te taču visu savu mūžu nedzīvos. Tāpēc es uz to skatos ļoti pozitīvi. Bet, protams, ka ir vajadzīgi priekšnoteikumi. Nebūs šo priekšnoteikumu. Ja mēs būvēsim tiltus tur, kur nav upes, tad, protams. Būšu
samērā īsts laiks, laikam jau tuvojas uz nobeigumu. Priekš Latgales veiksmes stāsts būs tad, kad kaut kas mainīsies valstī kopumā. Pirmais, dažus galvenos argumentus, ko es pateikšu. Pirmais, piedāvā, ko es darītu savādāk un kas būtu piedāvājums. Atteikties valstī no pašreizējās neoliberālās politikas, kad valsts atsakās nodarboties arī kaut kāda veida uzņēmēju darbību ar darba vietu radīšanu. Bet visu uzņēmēju, visu biznesu nodot privātiem. Tas nozīmē, ka ļaut iespējamās robežās pašvaldībām, valstīm, ministrijām veidot un piedalīties biznesā un uzņēmējdarbībā no savas puses, ar savu atbalstu un ar savu kontroli. Tas ir. Otrais. Latgalē būs veiksmes stāsts tad, kad Latgales vēl palikušais kāds zemnieks vai kāds ražotājs varēs par tādu pašu cenu, par tādu pašu pašizmaksu aizvest kaut vai līdz Rīgas centrālajam tirgu savu produkciju. Par līdzīgu cenu, pa kādu atver pie Rīgas zemgalē strādājošie vai audzošie. Kā to izdarīt? Tas ir vienkārši piemērot un ieviest dzīvē iespējamo attāluma koeficientu. Jo par to pašu algu, ko saņem, tā degvielu, ko aizbrauc, Rīgā viņam konkurences nav. Trešais. Veiksmes stāsts būs arī Latgalē tad, kad notiek pašreiz jau aktīvas diskusijas, un daži saka ne, un vilki saka, ka ne, bet mūsu uzstādījums un man personīgā pārliecība, ka pārtikas produkcija, veselē pārtikas produkcija vai kaut kādai kategorijai ir obligāti jānosaka pazeminātā pievienotās vērtības likme. Un arī jānosaka pazeminātā pievienotās vērtības likme apkuri. Tad radīsies arī mūsu nabagajiem cilvēkiem, kas tiešām nabadzīgāk dzīvo Latgalē nekā visur. Viņiem būs arī liekie finansu līdzekļi izmantot tos arī citiem nolūkiem. Tas būtu apmēram 3 tie galvenie. Un vēl viens no iespējamiem tas, ka beigās mans personīgais arī viedoklis ir tas, ka turīgākajiem ir jāmaksā tomēr vairāk lielākiem nodokļiem, bet nabadzīgākajiem, masturīgākajiem tomēr jāmaksā mazākiem nodokļiem. Paldies, Vīduma kungs. Pavisam konkrēts vēl viens priekšlikums, ko es ceru pasās Jānupa kungs, par to, ka es iepriekšējā diskusijā pieminā jau daudzreiz dzirdāto ideju, ka varbūt vajadzētu tos ministrijas drusku dabūt orpus Reigas. Latgalī mēs dabūtu, piemēram, satiksmes ministriju vai, nezinu, izglītības ministriju. Tas jau arī varētu būt viens no veiksmes stostam Latgalē. Bet es nezinu, vai tas izdosies reāli nokušos 4 gadu laikā, bet nokušo 4 gadu laikā vismaz būtu jāpanāk, lai visam valsts īstojam, neatkarīgi no to, vai tas ir PVD vai kāda cita, būtu skaidrs, vienaids īdaļījums reģionos. Lai būtu skaidrs, kas atbild par Latgales reģionu, gan par cilku mieri, gan par citām lietām, arī par ceļiem. Lai būtu skaidrs, visam valsts īstodam vienaids īdaļījums par reģionu. Nav kā šobrīd ir katrai savs. Iedziet veiksmes stāsts. Veiksmes stāsts ir katram cilvēkam citādāks. Es teiktu, tā vienā vārdā tā ir labklājība, bet katrs labklājība izprot par savu. Vienā veidā to izprot uzņēmējs, otrā veidā to izprot, nezinu, kunga kalps vai cilvēks, kas ir ar ticību saistīts. Trešā veidā to izprot cilvēks, kas ir zinātne vai kultūra vai māksla saistīts. Līdz ar ko vienu formu veiksmes stāstam neiedosim. Jūs jau nepavēlti sakat nevis veiksmes vārds, bet veiksmes stāsts. Un ja jūs man sakat, ka šobrīd Latgalē nav jau pirmo veiksmes stāstu, es domāju, ka jūs avojaties. Jo, piemēram, Rēzeknē Latvijas finieris, otrais lielākais pasaulē finieru ražotājs strādā Rēzeknē. Līvānos Aduks, lielākais reģionā, visā Baltijas reģionā lielākais konditorijas uzņēmums Līvāna. Arī Daugavpilī ir sevi labie piemēri. Tā kā piemēru netrūkst, bet tagad es runāju par šauru nišu, kas ir uzņēmēji. Skatāmies kultūrā, Rotko muzejs, Gore. Labi, manuprāt, veiksmes stāsti. Ja tā turpināsim, būs arī šajā jomā būs veiksmes stāsti. Runājam par izglītību. Rēzeknes augstskola. Mehatronikā, kas ir specifiski ar metāla apstrādi saistīta zinātne, Rēzeknes augstskola ir priekšā gan tehniskā universitātē, gan daudziem citiem. Un būs vēl, es zinu viņu plānus, viņu plāni ir riktīgi labi un lieli. Ja attīstīsies Rēzeknes augstskola arī zinātniekiem un ar šo inženieru zinātni saistītiem cilvēkiem būs veiksmes stāsts, es esmu pārliecināts, viņš būs.
Tieši tāpat Daugavpilī šodien, starp citu, nu jau laikam beidzies, bet Daugavpilī, nav beidzies, tagad tieši sākas Daugavpilī jaunā korpusa, augstskolas jaunā korpusa atklāšana. Tas ir viena no veiksmes stāsts. Ir, manuprāt, tāpēc kā attīstamies. Arī, piemēram, tie paši profesionāli tehniskās skolas. Arī, es saku tā, Kristiet, nepieklāts pārtraukšu veiksmes stāstu. Uzskaitījumu es pieņemu, ka jūs esat pārliecinājis lielāko daļu zālē sēdošie, ka veiksmes stāsti ir atrodami, un es arī ticu, ka mēs zinām kopīgi visi vēl daudzus citus, bet jautājums ir pieejami no zāles kāds. Nu labi, ja jūs esat visu izdarījuši mums veiksmes stāstību, tad vienotību mēs nevajag nākamajā sasaukumā. Es par garu biju mans ievads, es tevi šķēju. Tās laikums nevaram dot. Veiksmes stāsts īstenībā turpināsim uzlabot ceļus. Es esmu pārliecināts, ka mēs tik tiešām varam nonākt līdz tam, kā jau es sākumā teicu, ka visur tur, kur braukā sabiedriskais transports, ir melnā virsma. Mēs turpināsim attīstīt infrastruktūru, mēs turpināsim, piemēram, to pašu Daugavpils lidostas projektu vajadzētu dabūt līdz galam, jo Rauti Daugavpilī ir ļoti liels potenciāls attīstīties uzņēmējdarbībai nopietniem, ražojošiem uzņēmumiem, bet daudzi investori saka, lidosta būtu ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa. Mēs turpināsim investēt infrastruktūrā, tā skaitā informācijas tehnoloģiju institūtā. Tas optiskais kabelis, kas ir plānos, viņš būs uz Latgali un pa daudziem pagastiem internets kļūs vēl labāks, lai mēs jau tagad esam otrajā labākajā pasaulē. Mēs attīstīsim arī kultūras infrastruktūru un konkrētus objektus, es varu saukt. Mēs attīstīsim arī profesionālu tehnisko nākamā gadā kaut kādi, es tagad mēģināšu nekļūdīties, bet pāri pa 100 miljoni, pat tuvāk 200 miljoniem kopā profesionālu tehnisko skolu infrastruktūras attīstībā. Jūs jautājat, ko darīt cilvēkiem, ja piemēram, ir kāda nelēma un tiek zaudēts darbs. Darīt cilvēkam ir tikai viena lieta, tā ir mūža izglītība un pārprofilēšanās, un to var dabūt gatavu tikai uz profesionālu tehnisko skolu bāzes, kur māca tās profesijas, kas ir jaunas vajadzības un pieprasītas. To tad arī mēs dabūsim kārtībā un būs tā iespēja pārprofilēties. Ja zūd darbs vienā vietā, lai no jābrauc darbs meklēt prom, bet lai iemācīties arodu, kur darba roka trūkst. Tā kā veiksmes stāsts būs, es esmu pārliecināts, un veiksmes stāsts sastāvēs no ļoti daudzām komponentiem. Paldies. Jā, paldies. Jaunapa kungs? Es jau sāku, bet es biju pirmais atbildēšu. Tieši, tad vēl atvainojos zālē, kurš tikai pēdējais.